Ķekavai tikmēr diezgan spēcīgs sastāvs, maksimālais sastāvs, vai vismaz tuvu maksimāliem. Laba piespēle vai piespēle metiens no Klāva Jansona. Traka epizode, varam to teikt pat tā. Spēle gan turpinās, 7 minūtes jau aizvadītas. Jančevs klāp piespēle uz Jansonu, paspēja vārtos pārvietot Masters spēlētāji. Mētra. Piespēle uz Trofimēko, kamēr es stāstu par to, cik jāņem vērā tas, ka ļoti aktīva ir Ķekavas komanda, līdz ar to aizsardzībai bieži ir jānolaižās arī zemākai, lai tā būtu kompaktāk. Jansons labā pozīcijā nonāk Klaus, skatās tie. Reidzants, mēģiniens no distants, vairāki rikošeti, bumbiņi drošās rokās. Gribās teikt, ka nedaudz arī lielo sagriezienus pazaudējusi Ķekava ir pēc ielaistajiem vārtiem. Labs solo Roņa izpildījumā, manuprāt, šī bija piespējoties gan uzbrukot 1-1 jāpiezīmē, jo daudz varbūt spēlētāji ļoti spēcīgi tieši individuālā aizsardzībā 1-1, bet nav tik labi šīs šeit kļūdās. Millers vienkāršā situācijā. Vārti! Būs norai. Ķērāns, kustība uz vidu, labs metiens, labi vārtos darbojās. No redīm, nu tad visai skārba būtu epizodu mainiekiem, būtu 2 minūtes jāspēlē formātā 5-3, tagad 5-4, ilgi nav jāgaidā, 2 sekundes. Es savā starpā nesprotās, bet ātri atspēja nokomunicēt, kuram pienākas bumbiņā, bet tagad sasmaidās. Jā, tur jau spēlētāji labs metiens Bitmaņa izpildījumā no distances. Toms visvairāk savāds punktus bija līdz šim šeit dabūna no sava spēlētāja. Endijs Barus saņems vārtu priekšā, kamēr viņš tur guļ ir rikošets. Un kā... Vānaks. Labi spēlē Balts Valters. Trofimēko. Manuprāt, vārtus. Arī nedaudz ir izmainīti šie virknējumi līdz ar Kovaļevska savainojumu. Gribēja teikt, ka laba iespēja no Mētas uz Vilmani. Nedaudz tomēr nepristaps sezonas sākumu. Nebija kopā ar komandu, sezonu neuzsāka kopā. Pēc tam saprat, ka ilgi nevar nosēdēt malā bez florbola. Šeit jāgūst vārti. Tas neizdodas ar pirmo, tas neizdodas ar... Spēja ar visu korpusu pārvietoties Magons. Laba piespēle jāmet vārtos. To arī dara. Reins Melgailis nolasa situāciju, bloķē šo metienu. Labi saslēdzās Šembergs ar Leiks, pēc tam arī uzreiz Naski noorientējās situācijā, skrien labā pretuzbrukumā. Šeit atvair bumbiņu, bet riskēdzam. Ķekava meklē iespējas vārtu priekšā, Roņa metiens. Pats labi saprot, kur būs atlaižošā. Laba pozīcija Ķērānam jāmeties, kurš ir izteikts vārtu guvējs, labs noslēdzējs. Varam vēlreiz Magons atvair vārtu priekšā, pēc tam pats ir izveicīgākais tur uzreiz. Millers labi spēlē aizsardzībā ar Nūju. Iespēja pretuzbrukumam. Labi šī piespēle. Nu, laba būtu, ja viņi būtu izgājis. Viņš daudz bīstamāk, daudz vairāk jāiesaistās Reinim spēlē. Viņš to dara visai sekmīgi. Vēlreiz Šembergs, vēlreiz Mētra. Piespēle diagonālā uz Leiks. Leiks met garām blakus stūriem, kurš sēž zemē ar savainojumu. Viņam blakus stāv Kovaļevskis ar nobindētu kāju. Dīnvalds. Labs metiens, bet vēl labāk vārtos darbojās Kirilko. Kājām ļoti sekmīgi un labi darbojās Kirilko. Tagad Ķērāns. Met nedaudz garām vārtiem Toms, pēc tiek līdzi. Labi, pēc tam Kenstevičs darbojās ar Nūju, pēc tam iespēja skriet pašam Mārtim pretuzbrukumā. Piespēle pa gaisu uz Grīnvaldu. Grīnvalds vēlreiz tiek bloķēts vai nezinu. Viņš spēlē arī uz Milleru. Kārlis Degins bloķēja Matīs metienu, Bitmans pirmais pie atlēcošās. Cenšas iecelt no aizvārds, nevis cenšas, bet to izdara. Kādā situācijā. Un izcils vārtu gūms. Ļoti vērtīgs un ļoti skaists vārtu gūms. Šeit gan uz līdzenas vietas kļūdās Mētra. Pēc tam Klaus Jansons. Tikko lietot arī kaut kur blāvi. Jā, redz laukumā Leiks. Saku, nevis Leiks, ka jā, nedaudz vārds. Spēl vārds taps un pēc tam no muguras bumbiņa varēja atlikt vārtos. Reistleistros saspēlēs ar Jansonu. Klaus. Piespēle uz Januševsku. Spēles 43. Vēl citur, līdz ar to visai vienkārši atdota bumbiņa. Iespējas skriet pretuzbrukumā. Bitmanis saspēlēs ar Lapiņu. Valters cenšas izlausties vārtu priekšbrukumā. Labi aizsardzībā darbojas Kalnietis ar Nūju. Tur jau Lapiņš būtu nonācis viens pret vārtsargu.
Tagad Kalnietim pašam labas vairākas kustības. Aizpēc nolasa viņa situāciju. Viņas. Millers kļūdās vienkāršā situācijā. Pēc tam Magons labi ar kāju. Ar diviem spēlētājiem, kur spēlē aizsardzību uzbrukuma zonā, izlausties cauri. Tas neizdodas. Labi, Januševska kustība, labs pagrieziens visam laukumam. Bītmans guvis jau viens skaists vārds. Cenšas vēlreiz pārsteigt vārdsargu. Labi, vārtos darbojas Magons, pēc tam atlēcošana un atkal. Spēlē uz vārtu priekšu Millers, bet viegli ar vienu roku šo. Neizdodās metiens Ķērānam, bet varēja šo metienu vēlreiz Toms. Millers iet uz vēlkošo Matis. Pazaudē bumbiņu, pēc tam met vēlreiz bīstams rikošets vārtu priekšā. Bumbiņu paliks.